Džeims Stjuarts, Stefans Everts, Rikijs Kārmaikls, Rajans Vilopoto, Antonio Kairoli. Šodien šie vīri ir izcili motokrosisti, taču pirms vairāk kā 15 gadiem viņi bija mazi ķiperi, kas tikai cerēja. Tāpat kā puikas ķegumā mototrasē Zelta zirgs, kur notika Latvijas kausa posms. Viņi visi maziņi būdami cer un sapņo, ka nākotnē būs lielas motokrosa zvaigznes, sportisti ar izciliem sasniegumiem, tituliem un milzīgu fanu pūli. Kurš ir tas cilvēks, motosportists, kuram tu gribētu līdzināties vai kur tu kādreiz gribētu pārspēt? Man gribās pagaidām būt tā kā Paulsjonas. Es gribētu līdzināties un pārspēt Rajanu Vilopoto un Kentu Roksenu. Treneris Lauris Freibergs. Tu gribētu Lauru pārspēt, jā? Jā, es gribētu līdzināties Rajanam Vilopoto. Un būt viņa vecumā izcīnīt vēl vairāk medaļu nekā viņš, vai ne? Jā. Es gribētu pārspēt Jāsekonu. Un kāds no lielajiem, kuram tu gribētu līdzināties, no lielajiem čempioniem? Stefan Everts. Es cenšos līdzināties Antonio Kairoli. Kāpēc tieši viņam? Tāpēc, jo viņš ir uzvarējis 9 vai 10 kārtējs pasaules čempions bijis, un es arī gribu ļoti tikt pie viņa līmeņa. Man jau patīk, kā brauc Antonio Kairoli. Tēti arī gribētu apsteigt? Tā kā būs tik vecs kā viņš, grib vairāk kausu nekā tētim. Jā. Mēs nezinām, cik Latvijas vai pasaules čempionu titulus izcīnīs katrs no šiem puikām. Taču viens ir skaidrs – viņiem ir lieli mērķi un vēl lielāks gribas spēks. Kāds ir tavs treniņu process, kas tev jādara treniņos? Parasti es braucu kādas 3-4 reizes nedēļā moci. Kad sacensībās braucu, tad pirmdienas ir brīvas, jo parasti svētdienas vēl paliek pastīties. Otrdien pašam jābrauc sestdienu. Un tā, tad brīvajās dienās uzskrienu krosiņu, paminu riteni. Es trenējos apmēram kādas 3 vai 4 dienas nedēļā. Un parasti sestdienā un svētdienā man ir sacensības. Tā kā, kad tu brauc, visu laiku jāstāv kājās, un tad tev visai klīkumi jāņem, tramplīniem jālēc. Mēs uztaisījām lielu trasīti un mēs pa viņu braucam. Katru dienu? Jā. Kad brīvās dienas. Un cik bieži tu trenējies? Man treniņi ir katru dienu. Bet tev treniņos jābrauc tikai ar mocu vai vēl kaut kas jādara? Vēl kaut kas. Heiziskais un BMX. Mazie motokrosisti sacensībām un treniņiem jau kopš pirmās dienas pieiet nopietni. Kādu trenēja tēvs, citu speciāli noliks treneris. Galvenais, ka jaunie zina, uzvarēt un pārspēt citus varēs tikai tad, ja cītīgi strādās. Un darbs tik tiešām ir grūts. Neskaitot braukšanu ar mocu un fiziskos treniņus, bērniem jāiemācās būt disciplinētiem un tik galā arī ar zaudējumiem. Piemēram, Edvards Bidzāns pāris gadus brauca MX50 klasē, bija līderis. Tika nolemts doties tālāk, un šogad puika startē jau MX65 klasē. Pirmajā sacīkstēs 10. vieta. Tas tev neapbēdina, ka tu tagad lielākā klasē esi pagaidām tikai 10. Nē. Tu zini, ka tu vari arī viņus visus pārspēt ar laiku, vai ne? Varbūt pirms sezonas tika mēģināts pastāstīt, kad tik viegli nebūs. Tur arī tā vecuma starpība ir, teiksim, jau viņš principā jau varēja braukt vēl šogad arī ar 50, bet kaut kā mēs pieņēmām to lēmumu, pārgājām uz 75 un pat jau viņš nenožēlo. Man liekas, viņam patīk ar lielo moci. Vecāki strādā ar saviem bērniem un izskaidro to, ka vienmēr nevar uzvarēt. Taču mazo bēda ir īslaicīga. Viņi zina, apardīs ar lielāko moci, vēl patrenēsies, apdzīs gados vecākos puikas un atkal būs līderi. Kas tev pašam vislabāk patīk tādā motokrosā? Tā braukšana, tā lekšana tramplīnos vai tas, ka ir jauni draugi? Tā lekšana tramplīnos, jā? Viegli var lekt tramplīnā? Nekā to neesmu darījusi, es nezinu, kāds ir pastāstīt. Viegli. Viegli, jā? Ik viens varētu vai tikai tādi riktīgie puiki? Tādi riktīgi. Atceries to pirmo reizi, ka pamēģināji ar moci? Jā, man ļoti bija bail un abas kājas pie zemes ķērās. Bet bija forši? Ļoti. Kas tev vislabāk patīk tādā motokrosā? Braukt.
pa priekšu un uzvarēt. Bet tev arī patīk lektramplīna? Jā, kad es arī pārlocu. Es teicu, tēti, es gribu braukt ar motociklu. Un ko mamma saka par to, ka tu brauc ar moci? Viņa ir laimīga. Viņai patīk, jā? Vienalga 1985., 89., 93. vai 2014. gads. Vienmēr būs mazi sportistiņi, kas vēlas nākotnē būt lielas motokrosa zvaigznes. Čempioni, kuru sasniegumus un izcilību novērtēs ik viens. Tagad gan, kamēr mazie gatavojas nākamajām cīņām, Latvijas motokrosa kausa posma uzvarētāji. MX50 klasē 3. vietā Jānis Kubuliņš, 2. Kārlis Alberts Reisulis, toties 1. vietā Roberts Lūsis. MX65 klasē 3. vietā Baltkrievs Artisoms Sazanavets, 2. vietā Patriks Uzuls, bet 1. Kristiāns Freimanis.